Laimūt atpakaļ podkāstā Divi par futbolu. Šodien es ieradies Latvijas Futbola Federācijas Olimpiskajā centrā. Un es vakar biju uz kursiem par krāsas līderis, es neatceros, kā sauc. Un šodien es vadīšu sīkajiem festivālu RFF. Un skatīsimies, kas notiks tālāk. Tā man tika iedalīta man stafete. Es rekur vārti, trīs vārti. Un man ir bērniem ķipa labākie sitīs pa lielajiem un vispār uz devenēm. Tie netik labi bērni, kas nav pieredzi futbolā, iesaka uz mazākiem vārtiem. Tā, lai būtu grūtāk arī viņiem. Tas deveniem tie lielais tur, ka jau ieiešu viņiem pasargāt, lai viņiem būtu interesantāk. Šeit ir pirms bērnu ierašanās. Tātad tagad sāk ierasties bērni. Drīz sāksies pasākums. Es tūlīt vadīšu savu staciju. Daudz jau bērni sanākuši. Festivāls ir sācies. Šī ir kaut kāda trešā grupa. 15 minūtes laikā, 20 minūtes laikā. Es jau esmu mīris. Visi tikai pusē, bet bērni stāv ar rindām. Reāls nogurums. Jāgaida nākošie, jāstās, jāatbrīvo vārti, jāsūst citiem uzdevumiem. Bet ir interesanti. Bērniem točni. Redz, kur, lai man nav visu laiku jāiet vārtos, dabūju viņiem garāku vārtsargu nekā es. Daudz garāku. Un laikam labāku arī, jo viņš neko vēl nav ielaidis. Re, kur Ronaldo mums vārtos te ir. Šobrīd vismaz tāds klusums šajā daļā. Neviens bērns nesit. Visus pārējos aizņemts. Vēl mums jau 3 vārti, tā kā ātrāk un izdarīt. Bet gan jau kāds tā parādīsies. Redz, kur notiek apbalvošana, praktiski viss jau beidzies, tā kā es savu darbu, man šķiet, kad esmu izdarījis. Ar izvietiem pārbaudīju, palīdros par piemiņu, un tā zīmējumi, ko jūs sazīmējat, arī jūs varat paņemt. Ir, redz, zināmi personas šeit, kas mums dos arī mūsu balvas. Arturs Rozenbāks. Tiem cilvēkiem, kas šodien mums palīdzēja. Apbalvot. Es tiku arī uz interviju pēc visa, tā kā bija ļoti interesanti. Ja es sadarīšu šo video, protams, pārpublicēšu šeit Divi futbolu. Tā kā turpin skaties mūsu nākošas video. Tas šodien arī būs viss.